šis ir jau ceturdaļu fināls! Nopietna cīkstēšanās, caur joku. Tā dalībnieki raksturo Eiropas latviešu sporta festivālu Olimpiskais Lāčplēsis Zviedrijā, kas pulcēja aptuveni 90 visdažādāko vecumu sportistu. Tā ir nedēļas nogale ģimenēm, svaigā gaisā bez ekrāniem un ar krietnu devu fizisku aktivitāšu. Ir frisbijs, mums ir volejbols, mums ir virves vilkšana, kā jūs redzat aizmugurē. Un bērniem arī bija sagādātas visādas aktivitātes visu dienu garumā. Te ir fantastiski tas, ka ir ko darīt mazākajiem bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem cilvēkiem. Tomēr sportiskie piedzīvojumi nav vienīgais ieguvums, ko dalībnieki redz šajā pasākumā. Gan tie, kas piedalās atkārtoti, gan tie, kas izmēģina festivālu pirmo reizi. Mēs trīs esam iepriekš pazīstami cilvēki, bet pateicoties šādam pasākumam, mums ir vēl mūsu paziņu lokam nākuši 2 fantastiski cilvēki sapazinušies. Jā, un līdz ar to varam... Pirmais gads te? Jā, un varam veidot lielisku komandu. Jūtās jau kā ģimene gandrīz vai. Jā. Tā mana mamma, tā mana māsa, un tētis. Šitas nezinu, es atradu kaut kur. Un šāda latviska kopības sajūta diasporā ir zelta vērta. Jaunas draudzības novērtē arī jaunieši. Pat pilnīgi svešiem cilvēkiem, kurus tu pirmo reizi dzīvē redzi, ir iespēja saliedēties un būt kopā un baudīt dzīvi. Un darot to caur sportu un fiziskām aktivitātēm. Punkts tiek komandai, kur ieguva punktu. Jā, vecais, labais triks. Festivālu rīko Eiropas Latviešu jauniešu biedrība sadarbībā ar vietējām organizācijām. Zviedrijā festivāls noris jau 4. gadu, bet Olimpiskos Lāčplēšus dažādos laikos bijis iespējams sastapt arī Dānijā, Itālijā, Norvēģijā un Vācijā. Arī nākošajā nedēļas nogalē sportiski noskaņotais Lāčplēsis pieturēs Dānijā. Līva Karlsone, Latvieši.com sadarbībā ar diasporas reportieriem.